Vakar vakarā Donalds Trumps sniedza savu pirmo un iespējams vienīgo vakara galvenā raidlaika uzrunu par Irānas karu. Es to raksturotu kā diezgan normālu. Taču tas slēpj to, kā Irānas karš ir radījis pilnīgi dīvainu situāciju pārējai ASV iekšpolitikai. Tātad man šodienas plāns ir apspriest, ko Trumps mēģināja panākt ar šo runu. Pēc tam mēs pieskarsimies dažām svarīgām, atkārtotām tēmām no šī kanāla vēstures, cenšoties sniegt vienotu stāstījumu par kopējo politisko situāciju, kurā mēs atrodamies. Es sākušu ar diskusiju par atšķirību starp militāro un politisko kara atspoguļojumu, kā arī par to, kā tas vēl vairāk aptumšo mūsu, kam rūp nacionālā drošība, spriedumu par to. Pēc tam mēs aplūkosim politiskās sekas 2028. gada prezidenta vēlēšanām un to, kā notiek kaut kas aizraujošs, kas saistīts ar J.D. Vansu. Visbeidzot, es sniegšu jaunāko informāciju par NATO situāciju un paskaidrošu, kā Trumpa klusēšana par aliansi savā runā patiesībā pasaka ļoti daudz. Labi, vispirms īss runas kopsavilkums. Trumpa uzrunā sākās ar uzslavu Artemis D palaišanas komandai, kas drīzumā aizvedīs cilvēkus tālāk no zemes nekā jebkad agrāk. Pasaulē, kas pilna ar haosu, bija patīkami vakar stundu pavadīt skatoties kaut ko jautru. Ir pagājis kāds laiciņš. Jebkurā gadījumā, pirms runas lielākā daļa minējumu bija, ka Trumps izklāstīs skaidru plānu, kā izbeigt karu ar Irānu. Iespējams, ar dažiem tiešiem draudiem NATO kā kulmināciju pēdējo pāris dienu saspringtajām transatlantiskajām attiecībām. Patiesībā viņš gandrīz nemaz nepieskārās nevienai no šīm tēmām. Acīm redzot, NATO daļu mēs atstāsim vēlākam. Attiecībā uz kara beigām es neesmu pārliecināts, kādu noderīgu informāciju kāds vispār gaidīja no tā. Lai dejotu tango, vajag divus, un Trumps nevar noteikt izlīguma nosacījumus, nemaz nerunājot par to, kad tas tiks panākts, ja nav sadarboties griboša deju partnera. Tā vietā runa galvenokārt bija par to, ka Trumps vispārīgāk pamatoja kara nepieciešamību. Atmetot standarta apgalvojumu pārspīlēšanu, ko var sagaidīt jebkurā šāda veida runā, lielākā daļa runas būtībā bija pārliecinošs arguments. Draudi, ko Irānā rada Amerikas Savienotajām valstīm un sabiedrotajiem, kas jādara, lai šos draudus mazinātu, un kā izmaksas, ko Amerikas Savienotās valstis samaksās, lai paveiktu šo uzdevumu, ir tā vērtas, ņemot vērā iespējamos ieguvumus. Varbūt vēl joprojām trūka skaidra ASV mērķu uzskaitījuma, taču runa tam tuvojās. Patiesi, šāda veida runu iepriekšējie prezidenti būtu teikuši nedēļām vai pat mēnešiem ilgi pirms kara sākuma, līdzīgi kā George V. Bush rīkojās pirms Irākas kara. Šāda veida runu Trumps būtu bijis jāsniedz savā vēsturiski garajā uzrunā par stāvokli valstī, kas tika teikta tikai 4 dienas pirms bumbas sāka krist uz Irānu. Tā vietā viņš vairāk laika veltīja runām par ASV vīriešu hokeju. Faktiski Trumps cenšas panākt nokavēto, jo janvārī un februārī pieļāva politiskas kļūdas, kas radīja apstākļus, lai Irānas karš kļūtu par visnepopulārāko kara sākumu ASV aptauju vēsturē. Tagad mūsu politiski polarizētajā pasaulē ir apšaubāms, vai pārliecināšanas kampaņa būtu mainījusi demokrātu pamatatbalstītāju viedokli. Taču Amerikas Savienotajās valstīs joprojām ir liels neatkarīgo vēlētāju skaits, un viņi pārsvarā ir nostājušies demokrātu pusē attiecībā uz karu. Tomēr, runājot par viedokļu maiņu šobrīd, man ir aizdomas, ka šeit vilciens jau ir aizgājis. Demokrātus un neatkarīgos vēlētājus šobrīd nepārliecinās visaptverošs stāstījums, kas mēģina attaisnot karu. Es arī šaubos, ka daudzi demokrāti mainīs savas domas neatkarīgi no tā, kā beigsies karš, pat ja Irānas režīms kristu un tā vietā nāktu rietumiem draudzīgāka valdība. Ir zīmīgi, ka sociālo mēdīju vidē Irānas valdības paziņojumus bieži uztver kā patiesību, lai gan jebkurš līderis jebkurā laikā būtu jāvērtē ar mūsu brīdinājumu, salīdzināt teikto ar darīto. Varbūt pozitīvi kara iznākumi ietekmēs neatkarīgo vēlētāju viedokli, taču pat tad es negaidītu lielu ietekmi. Saskaņotas naratīva trūkums, uzsākot karu, ir radījis tālajošas sekas mediju atspoguļojumā par kauju, kas savukārt negatīvi izkropļojis kara norisi. Es jau iepriekš to minēju. Galvenās lietas, par kurām amerikāņu vēlētāji domā attiecībā uz Irānu, nav militārā situācija un tās sekas,
bet gan ekonomiskās sekas, proti izmaiņas degvielas cenās un akciju tirgus kritumi. Tas ir radījis interesantu situāciju, kurā Pentagons un valsts departaments pielāgo savas stratēģijas atbilstoši tirgus reakcijām, nevis reaģējot uz militāro situāciju, kā tas būtu standarta kara gadījumā. Šīs politikas skaidrākās sekas ir dažādi atbrīvojumi, ko Amerikas Savienotās valstis ir noteikušas citādi sankcijām pakļautai naftai, tostarp pašas Irānas naftai. Administrācijas iekšienē pastāv uzskats, ka karu nevar turpināt, ja degvielas cenas saglabājas augstas. Tātad būtībā ir pieļaujami tādi soļi, kas galu galā noved pie tā, ka Irānai tiek nodota vairāk naudas. Visa šī nauda ilgtermiņā maz ko nozīmē, ja valdība tiek gāzta. Es varu iedomāties pasauli, kurā tas darbojas, taču tas arī nozīmē, ka Trumpa administrācija pārvērš jau tā situāciju, kas dod lielas ietekmes iespējas, par situāciju, kas dod vēl lielākas ietekmes iespējas. Ja karš noritēs slikti, tad visu šo dīvaino ekonomisko politiku sekas nākotnē tikai pastiprināsies. Arī mediji attiecīgi ir koncentrējušies uz šiem jaunumiem. Tāpēc vidusmēra amerikānis pilnībā neaptver kara militārās sekas. Un ņemot vērā ļoti maz bojāgājušo, šīs sekas ir viegli palikt apslēptas. Jā, jūs dzirdēsiet fragmentus par to, kā karš īstermiņā ietekmē Krieviju un ilgtermiņā Ķīnu. Tātad vidusmēra vēlētājs nav neziņā. Taču tas, ka lielākie mēdīji nepievērš uzmanību militāriem aspektiem, rada problēmas pat tādiem cilvēkiem kā mēs, kuri vairāk interesējās par plašāku ģeopolitisko ainu. Jums nav nepieciešams, lai es jums saku, ka katrs ierocis, kas tiek izmantots pret Irānu, ir ierocis, kas vēlāk nevarēs atturēt Ķīnu. Bet mums abiem ir jābūt labākai izpratnei par to, cik daudz ieroču ir izmantoti, lai saprastu problēmas apmēru un izvērtētu riskus salīdzinājumā ar iespējamiem ieguvumiem, kas varētu rasties no Irānas. Piemēram, aplūkosim Tomahawk raķetes, ņemot vērā, ka kara laikā ir bezgalīgi daudz video materiālu ar to palaišanu. Es varētu minēt aptuvenus skaitļus par to, kas ar tām notiek. Savienotās valstis mēneša laikā ir iztērējušas apmēram 900 Tomahawk raķetes. Tas varētu būt 20% vai pat vairāk no ASV krājumiem. Labā ziņa Baltajam namam ir tā, ka visticamāk Savienotajām valstīm nevajadzēs izmantot daudz vairāk, jo uz tām nav jāpaļaujas, ja ir gaisa pārākums. Jūs varat pāriet uz jādām tipa bumbām, kas ir lētākas, turklāt Pentagonam tās faktiski ir neierobežotā daudzumā. Tomēr Savienotās valstis katru gadu iegādājas tikai 90 jaunas Tomahawk raķetes, lai gan Pentagons uzskata, ka ražošanas apjomu varētu palielināt līdz vairāk nekā 2000 gadā, bez pārāk lielas slodzes. Un tas būtībā ir viss, ko es varu jums pastāstīt par šo tēmu, ar būtisku piebildi, ka es neusticētos nevienam no šiem skaitļiem. Liela daļa no tā ir spekulācijas, kas nāk no tādiem cilvēkiem kā es, kuri ir informēti par vispārējo situāciju, bet nav informēti par privātiem faktiem. Ja mēs patiešām vēlētos iegūt uzticamu informāciju šajā jautājumā, mums būtu nepieciešams, lai lielākie mediju kanāli vērstu savus izmeklējošās žurnālistikas centienus šajā virzienā. Un zināmā mērā viņi to arī dara, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es varēju jums sniegt šos skaitļus. Bet viņi neiegulda lielus līdzekļus šīs stāsta puses izpētē, jo tā nav tā puse, par kuru amerikāņiem rūp. Un, godīgi sakot, tas, cik daudz cilvēki var atļauties, ir būtiska problēma, un tai šobrīd ir acīm redzama ietekme uz amerikāņu ikdienas dzīvi. Ir satraucoši, ka būtisks nacionālās drošības jautājums joprojām tiek maz atspoguļots, lielā mērā tāpēc, kā Trumpa administrācija īstenoja šo karu un ko vakardienas vakara televīzijas uzruna bija domāta labot. Tikmēr šī kara politiskās sekas Vašingtonas politiskajās aprindās ir bijušas pārsteidzošas. Kopš Trumpa otrā termiņa sākuma J.D. Vance ir bijis prognožu tirgu favorīts uzvarai 2028. gada prezidenta vēlēšanās. Tas mazāk atspoguļoja tirgus pārliecību, ka republikāņiem 2028. gadā klāsies labi, un vairāk to, ka viņš bija efektīvi izslēdzis citus potenciālos republikāņu kandidātus. Pat ja tavai partijai ir mazāk nekā 50% iespējamība uzvarēt vēlēšanās, tavas personīgās izredzes var būt labas, ja ir gandrīz droši, ka tu iegūsi savas partijas nomināciju. Rezultātā J.D. Vansa izredzes kļūt par prezidentu sasniedza maksimumu – 30,5% 2025. gada 30. septembrī.
Tomēr 2026. gada sākums Vencam bija grūts. Atkal, tas mazāk atspoguļoja viņu pašu un vairāk bija saistīts ar Republikāņu partiju kopumā. Izrādās, ka ledus uz ielām var likt taviem rādītājiem kristies. Taču tieši Irānas kara sākums lika viņa rādītājiem strauji kristies. 27. Februārī viņa izredzes bija 23,1%. Pārējot uz šodienu, viņš vairs nav visdrīzāk nākamais Amerikas Savienoto Valstu prezidents. Tagad tas ir Gevins Ņūsoms, kurš apsteidz Vansu ar 19,2% pret 19,0%. Tagad tas ir divu efektu apvienojums. Viens no tiem ir tas, ka tirgus kopumā uzskata, ka republikāņiem 2028. gadā būs grūta cīņa. Otrs ir pieaugošās cerības, ka Rubio cīnīsies ar Vencu par republikāņu nomināciju. Kara sākumā Rubio bija 9,0% un šodien ir sasniedzis 11,5%, kas ir kritums no maksimuma 16,8% 11. martā. Samazinājums pēdējās 3 nedēļās ir mazāk saistīts ar Rubio un vairāk ar republikāņu partiju. Un Vansa rādītāji arī atspoguļo to, ka veiksmīga priekšvēlēšanu cīņa pret Rubio viņam atstās pietiekami lielu politisku traumu, kas kaitēs viņam vispārējās vēlēšanās. Jebkurā gadījumā, kā jau iepriekš minēju, vērojiet Rubio turpmākos 7 mēnešus. Ja 2026. gada vidustermiņa vēlēšanās būs demokrātu pārliecinoša uzvara, Rubio atkāpšanās jums skaidri parādīs, kādi ir viņa plāni 2028. gadam. Un arī izraisīs lielu paniku eiropiešu vidū, kuri dod priekšroku sadarbībai ar viņu, salīdzinot ar pārējo Trumpa administrāciju. Runājot par Eiropu, noslēgsim ar NATO situāciju. Atcerieties, nedēļas sākumā Francija un Spānija slēdza savu gaisa telpu ASV lidmašīnām, kas galu galā devās uz Persijas līci. Tas lika administrācijai apspriest, kā šāda nostāja piespiedīs Amerikas Savienotās valstis pārdomāt savu lomu NATO. Tas savukārt izraisīja spekulācijas, ka Trumps savā vakara televīzijas uzrunā varētu izteikt kāda veida ultimātu NATO. Tā vietā viņš īsi komentēja, ka sabiedrotajiem, kuri ir atkarīgi no naftas piegādēm no Persijas līča, būtu jābūt gataviem sniegt ieguldījumu līča drošībā. Un tas arī bija viss. Nebija nekādu diskusiju par to, kā Amerikas Savienotās valstis nākamajā mēnesī pametīs Briseli, ja sabiedrotās valstis neveiks noteiktas darbības. Es domāju, ir vērts pārskatīt loģiku, kas slēpjas aiz tā, kur daži domā, ka tas viss virzās. Prezidents Trumps ir neapmierināts par bāzēšanas un gaisa telpas izmantošanas tiesībām Eiropā, galvenokārt attiecībā uz Spāniju un Franciju. Viņa risinājums šai problēmai pēc publiskajām spekulācijām ir izstāties no NATO? Labi, ja jūs izstājat no NATO, uzmini, kas notiek tālāk. Vairāk jūsu Eiropas bāzu sāk pazust. Protams, ne visas. Daudzi NATO sabiedrotie vēlētos pagarināt divpusējās saistības, lai saglabātu Savienoto valstu iesaisti. Bet dažas no šīm bāzēm pazudīs. Draudi izstāties no NATO tādējādi neatrisina prezidenta problēmu. Tas tikai pasliktina situāciju. Tagad tas nenozīmē, ka situācija ir brīva no turpmākas spriedzes pieauguma. Ir daudz citu soļu, ko Trumps šeit varētu spērt. Viņš, piemēram, varētu pieņemt 5. panta brīvu interpretāciju un sniegt simbolisku palīdzību Ziemeļatlantijas reģiona drošības atjaunošanai gadījumā, ja tiek uzbrukts kādam iepriekš nesadarbojošamies sabiedrotajam. No otras puses, tas jau ilgstoši ir bijis jautājums attiecībā uz Spāniju un to, ka tā nav apņēmusies tērēt 5% no IKP aizsardzībai, ko visi pārējie ir apņēmušies darīt. Galvenais ir tas, ka strīdīgā NATO politika vēl nebūtu nav beigusies, taču ASV aiziešanas ideja būtu pretrunā ar Baltānama interesēm. Un pasaulē, kurā var izteikt daudz draudu, neciešot tiešas sekas par to, tas jāņem vērā nākamreiz, kad Baltais nams izvirza šādu iespēju. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Trumpa vakardienas uzruna labākajā ētera laikā bija runa, kuru viņam vajadzēja teikt jau pirms 2 mēnešiem. Kara ekonomiskais fokus izkropļo gan kopējo stratēģiju, gan mūsu spēju izprast tā patiesās ģeopolitiskās izmaksas. Es šobrīd negribētu būt J.D. Vance. Un, neskatoties uz pašreizējo plaisu, izstāšanās no NATO radītu tikai vēl lielākas problēmas Baltajam namam. Labi, laiks doties ļoti garā pastaigā ar savu suni. Vai varu ieteikt jums darīt to pašu?
Manā otrajā kanālā ir vairāki garāki video, kurus ir patīkami klausīties, kamēr jūs to darāt. Ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties un abonējiet, un tiekamies nākamreiz! Saudzējiet sevi!